Hei, hei, atkal Madars. Nolēmu ierakstīt kādu video atkal. Šis video būs domāts jaunajiem vecākiem un tie, kuri plāno bērniņus. Tā kā laist pasaulē, ir tāds plāns. Kaut kā tā. Karoči mēģinās īsi to pasākumu. Vai jūs zinājāt, ka bērna cilvēka dzīve vispār sākās no ieņemšanas brīža, kad bērniņš tiek ieņemts, viss, kas viņam riņķī notiekās, visas emocijas un viss, rāšanās, lamāšanās, tāda vecāku starpā vai kas, tas viss jau formē jau bērniņa zemapziņu un tādā veidā. Tas notiek līdz 5 gadiem, tā zemapziņas pamata formēšanās. Un līdz tam vecumam noteikti ieteikums, protams, tas ir ieteikums, vecākiem būt uzmanīgiem, to, ko runā, to, ko raida, kādus signālus bērna virzienā. Tas viss tātad formē zemapziņu, un ja tas ir bērnam tieši apvainojums, tad tas ietekmē visu viņa dzīvi turpmāko. Ja? Tā hipnoterapijā tas viss parādās, ka līdz tiem 5 gadiem pamat problēmas cilvēkiem, ja, ir formēts līdz tiem 5, līdz tiem 5 gadiem. Ja. Un tā ir tā sakne, kas ietekmē visa viņa turpmāko dzīvi. Ja, tā bērniņa. Tā kā tādā veidā, ja gribās izbļaustīties, rāties, tādu to nedarīt bērna klātbūtnē. Ja. Jo pat tāda lieta, kas atklājās tā hipnoterapijā, kad bērniņš, cilvēks, viņš pieņem iracionālus lēmumus pat, ja, ka pasaule ir slikta, es esmu slikts, ja, un arī šīs pārliecības, tad turpina vajāt to cilvēku visu atlikušo dzīvi, kamēr ar hipnoterapijas palīdzību, ja, darbs ar zemapziņu, tas netiek novērsts. Tātad viss darītais līdz tam vecumam ir ļoti, ļoti svarīgs. Protams, tas ir atkal ieteikums. Var ņemt vērā, nevar ņemt, grib neņemt vērā, bet tādā veidā tas ir kā tīri ieteikums. Un arī audzināšanas tātad uzņemties atbildību pašiem vecākiem, ja, tad pieņemat lēmumu, laist pasaulē bērniņu pašiem jāuzņemās atbildība. Par bērnu audzināšanu nevar novilkt uz vecvecākiem, ja? Vai tāds gadījums arī kā uz vecākiem bērniem saviem, ja? Kuri var darīt pāri mazākam bērniņam un būt kaut kāda greizsirdība vai kas, ja? Un rezultāts ir vēl bēdīgāks, viss tas pasākums sanāk. Viņš jau aiz grib ieriept un nodara pāri. Ja, tā kā tādā veidā. Un protams, atkal ar hipnoterapiju tas viss labojās, ja? Un tādā veidā. Tas, kas pēc tam pāri darījumu cilvēkam, pēc tiem 5, 7 gadiem notiekās, ja? Tad tas ir apziņā jau iekšā, un tad tur var palīdzēt psihologi, ja? Pieņemsim, kur strādā tikai ar apziņu, kur nestrādā ar zemapziņu. Un tāds, bet pamatā viss tas, kas traucē cilvēkam attīstīties un iet uz priekšdzīvē, ja, klupšanas akmeņu un viss tā tālāk. Tas ir tajā mazajā vecumā, ja, tad atkarīgs no vecākiem, no audzināšanas un tā tālāk. Tad iesaku neuzticēt, neatdot bērnu audzināšanu tiem, ko tu nezini, kā izturās pret to bērnu, ja? Tā kā tādā veidā. Kaut kāda tāda īstā versija par audzināšanu. Varbūt kādam noderēs, kāds aizdomāsies, kurš ir vēl gaidībās un tā tālāk, tikko laistiem bērniem pasaulē, ja? Un tādā veidā. Tā kā kaut kā tā. Es biju Madars, esmu regresologs hipnoterapeits un palīdzu ar šādiem gadījumiem, darbs ar zemapziņu. Ja problēmas cilvēkam tātad dažādas, tad palīdzot ar tādām lietām.
Tagad tā. Tad man ir YouTube kanāls arī, kur ir vairāk video iekšā, superterapija.com, un tur var apskatīt video, ja ir vēlēšanās, paklausīties, pamācīties kādas gudras ziņas. Tas nav manis izdomāts viss, to es mācos. Tas ir viss ar pierādījumiem, viss ar statistikām, ar tādā veidā, kā tas nonāk līdz cilvēkiem. Un mana misija ir latviešu valodā, tātad nodot šo informāciju jums, lai jūs arī zināt, ka tā tas ir, tā tas veidojās, tas veido mūs par cilvēkiem, tādiem, kādi esam. Un nevienu nevar vainot pie tā, ko mēs darām un kas notiekās ar mūsu dzīvi. Ja? Paši esam atbildīgi ar to, bet atbildīgi esam par saviem bērniņiem. Tā kā, šoreiz tāds bija tas vēstījums. Labi, čau!